Sveicināti! Mani sauc Andris, un šis ir mans pirmais video tieši par automašīnām, kur es vēlētos pastāstīt visu par auto iegādi, kam ir jāpievērš uzmanība, kad jūs pērkat jaunu automašīnu, jo turpmāk automašīna var sagādāt jums liels ieguldījumus, ja viņi nebūs tiešām pārbaudīti. Šī video sāksim vispār apskati ar automašīnas virsbūvi. Tā kā mašīna mums ir pārbaudīta, es esmu pārbaudījis caur šasīs numuru. Mašīnai ir kaut kāda nepilna 153 000, viņa ir atvesta no Vācijas. Pats operators viņu arī, kas tagad mūs filmē, ir viņu atvedis no pilsētas Minhenes. Tieši speciāli priekš sevim, bet viņš jau, protams, slavēja to mašīnu, teica, ka tur viss ir pilnībā kārtībā un viņa nekad nav bijusi sīsta, krāsot un praktiski ieguldījums neprast. Tad skatīsimies. Sāksim ar to, ka mēs izmērīsim krāsas laku, vai tiešām tā mašīna atbilst patiesībai, ka viņa nekad nav bijusi tur uzsista kaut kur vai krāsot. Sāksim, protams, ar spārniem. Pārbaudam vienmēr pārbaudam virsbūves detaļas vairākās vietās. Pārbaudam, tātad te mēs varam redzēt, spārns ir oriģinālā, viņš nav krāsots bijis. Tāpat arī durvis vairākās vietās. Pārbaudam kādās, es baudu vienmēr kādās 6. Tātad rāda 74 mikroni. 74. Pārbaudam vienmēr durvi apakšas, jo bieži ir, ka viņas tiek krāsotas. Jo te var arī ievilkt viņas, tā, lai cilvēks neredz, ka tiešām viņas krāsotas. Pakaļējās durvis tātad mums ir 68 mikroni, 67, 65. Tad šeit pārbaudam, atveram durvis vienmēr un pārbaudam iekšu mašīnai. Tā, izslēgsim gaismas ārā. Pārbaudam vienmēr iekšas. Te var būt līdz kaut kāda 60-70 mikroni, tas ir maksimums. Pārbaudam visu šo 29. 28. Pārbaudam vienmēr iekšas. Pārbaudam vienmēr operātori parāda cilvēkiem pievēršat vienmēr uzmanības skrūvēm, jo durvis varbūt no citas mašīnas paņemtas un kas ir nekrāsots bijušas, bet ir mašīnai bijis sitiens kādreiz pa sānu, viņš ir iemetināts, un tāpēc vienmēr jāpārbauda visas šīs vietas. Te es varu pateikt 100% garantiju, ka te nebūs. Vienmēr pārbaudam aizmugurējā daļu, kā arī jumtu pārbaudīsim. Te mums 61 mikroni, 69 pārbaudam jumtu. Vienmēr vairākās vietās esam tālāk. Pastīsimies. Aizmirs arī piebilst, ka vienmēr jāpaskatās uz priekšējo logu. Vai tas ir oriģināls. Šis ir gaibs, viņš ir oriģināls. Tātad ārbagi daudz šauši ārā un pagaidām ar stikas nav bijis mainīts. Pārbaudam vienmēr aizmugurējās daļas. Te ir 67, 89. 65. Šitā puse vispār mašīnā nekad nav bijusi saistīta. Pārbaudam. Plastikāts. 62. 54. Nav. Pakaļais vārds arī nav bijis krāsots. 107. Nav. Kā viss kārtībā, bet te es jau uz aci varu redzēt praktiski, jo ļoti daudz ar mašīnām strādāju, ka šitien ir bijis krāsot, 142 jau var redzēt. 169. Tas ir pārpūsts pāri, tātad meklējam to vietu, tieši kur ir bijis tas lielākais defekts. Varbūt vienkārši viņi bija noskrāpēti un pārpūsts 189, pārbaudam obligāti vienmēr 500. Tātad te jau virs 500 stāv špaktavs virs. Te ir. Un vienmēr, tagad to kameru neizdos, bet te var redzēt, ka te ir bijis krāsots, un te ir tā krāsas pārē. Un vienmēr, ja krāso aizmugurējā daļu, es domāju, viņi vienmēr iekrāsos arī durvīs. Vai arī jebkur, jo spārnu krāsas te iekrāsos durvī, lai tās krāsas atšķirības nebūtu tik lielas. Tātad pārbaudam 134, 123. Salīdzināt ar tām durvīm uz pusi. Tātad te ir viņas vilktas iekšā 127, 126. Pārbaudam te. Tātad rodas jautājums, jāskatās arī iekšējā daļa, vai mašīnai gadījumā nav metināts šī ceturdaļa vai pats spārns iekšā. Tad baudīsim 54 mikroni iekšu, 39. Pārbaudam obligāti arī slieksni, vai tas nav bijis iemīcīts.
te viss kārtībā. Te var arī, varbūt uz kameru varēs redzēt, operators var parādīt. Šeit ir pārēja, tur paņemšu arī savu lukturīti, savu speciālu mega lukturīti. Skatīsimies. Tātad te var redzēt skaisti, ka ir iekrāsots iekšā, te ir tā pārēja. Spārna aizmugurējā daļa ir krāsota visi. Iesim tālāk, apstīsimies pārējo virsburu. Sāksim ar šīm durīm. Un šīs durvis 104, 101. 87, apakš, 100, 94, spārns, 105, 76, 78 un spārnārku. Baudam, 91, 976. Te viss kārtībā. Pārbaudam arī haubu. Vienmēr pievēršat uzmanību mašīnas priekšē. Ja viņi izskatās ļoti svaigi, tad visticamāk viņi būs krāsoti. Protams, ja tā ir lietota mašīna jau kaut 10 gadīga, jo ir tā, ka var redzēt arī no akmentiņām atcitumus uz krāsas laks. Var redzēt, tāpatās arī uz bumperu var redzēt, kad ir kaut kāda. Te, piemēram, es jau biju izskraidījis te mašīna apkārt, pasties, kur ir viens defekts. Tas ir noteikti, un es vēl gribēju pievērst uzmanību pie tās arkas, pie tās pakaļējās. Tātad viss remontēta ir bijusi. Un ir tā, ka kur ar laiku jau sāk parādīties tas rūsas. Nākamais, pie kā pievēršam uzmanību, tas ir riepas. Nu, riepas te ir vienkārši metamas. Noteikti metams, pārbaudām klučus. Tātad kluči te kādi 30% ir un pakaļējais bremzes disks ļoti labs. Iesim tālāk. Tāpatās arī pārbaudām priekšā. Bremzes diski praktiski svaigi, protams, no mašīnas stāvēšanas viņi bišķi ir aprosējuši un kluči noteikti ir kaut kāda 80% riepas. Riepas ir mētams. Iesim tālāk, apstīsimies arī pārējās. Tātad te ir tas pats, kas tur ir. Kluči un bremzes diski praktiski ir jauni. Man šits nepatīk visvairāk. Es jau biju apskatījis tavu mašīnu. Bremzes disks pats ir labs, bet klucis ir diezgan padils. Un te var redzēt pēc paša lietā diska, kad ir laikam bijis suports iecēries vai kaut kas. Kaut kādīgi tā. Tālāk pie kā ķersimies. Tātad atvērsim motoru pārsagu. Nekad nesteidzieties mašīnu skatīties tur. Jūs steidzam tur 5 minūšu laikā. Man tur vajag mašīnu skatīties. Kāds 5 minūtes mašīnu? Staigāt apkārt, testējot viņu aiziet pusstundu noteikti. Tad skatīsimies arī pārējo. Pirmās, kam pievērsīsim uzmanību, tas ir dzēsēšanas sistēmā. Tātad taisam vaļā viņu vienmēr. Vienmēr taisam skrūvējam vaļā un skatāmies iekšā, vai te nav vēļas vai kaut kādas nogulsnes, kas var radīt aizdomas par automašīnas dzinēju stāvokli. Tātad te ir viss kārtībā mums. Ataisam arī vaļā. Skatāmies, kas te ir mums. Ir kaut kāds zeltenais jau, noeļas jau bijusi degus. Nav laikā bijusi mainīt, iespējams. Bet, tāks. Viņš mums tas skrūvējas ciet. Un kā sākam skatīties, protams, pa dzinēju, ko, redzu, ka vārstu vāku blīva ir nosulojusi. Noteikti tā būs jāmaina. Tas ir atkal ieguldījums. Bet, pārējais un dzinējs, labi, ka dzinējs nav mazgāts, vispār nav aiztiks, tāpēc, ka ja mazgāts dzinējs, tad tas radīs vienmēr kaut kādas šaubas. Un nākamais skatāmies arī tātad detaļas varbūt no citas mašīnas, it kā nekrāsots, bet mēs vienmēr pārbaudam skrūvas, skatāmies, te skrūvas, vai viņas nav aprautas, tāpatās arī uz haubas. Te var redzēt tiešām, ka tā skrūva nav skrūvēta, viņa ir kā no rūpnīcas nākus, tā arī pa lielam ir. Tātad arī pārbaudīsim šo pusi. Visu apskatam, pārskatam. Te ir viss kārtībā. Lukturas optikas skatāmies vienmēr. Te mums pat ir uzrakstīts Made in Germany. Protams, pārbaudam, pārskatam visu pāri, lai nerodās jums aizdevums, ka tā mašīna bijusi sagāsta. Obligāti viņa arī to piedarbināšu. Jāpaklausās tā dzinējuma šādi un obligāti kaut kāda lieka dīvaini.
Te mēs varam redzēt tiešām, ka tā skaņa ir, jo šitām mašīnām, šitiem divi dzinējiem signumiem ir problēmas ar degvielas padēju. Mašīna, kamēr nebūs uzsilst, viņa tā arī pasūtīgi strādās pa lielam. Tieši tālāk operātors, pārējais parādīs sopietāji, ļoti jāpievērš uzmanību. Parādīsim, kad mašīna ir iesēžamies, sākam ar to, ka iesēžamies vienkārši mašīnā iekšā, paņemam atslēgas. Un nospiežam, skatāmies uz lampiņām visam, vai lampiņas dziest nost. Ļoti pievēršam uzmanību, piemēram, uz kaut kādiem airbagiem, uz drošības sistēmu. Un pēc tam sākam laist mašīnu klāt. Tātad mašīna piedarbināt, visas lampiņas nodesušas. Rekur, par ko es arī runāju, bija pakaļējā bremžu klučs, būs jāmaina, tāpēc arī deg. Un jāskatās, vai mašīna apgriezieni nesāk raustīties. Tālāk. Man pirmais, kas nepatīk arī, kad sataisīju durvis, ir krākšķīts, bet, operatoram paveicies ir jauns, viņš ir līdzi. Tālāk jau sākam skatīties salonu, protams, stūra stāvokli, jo mašīnai tiešām ir 150, praktiski 153, tūlīt būs 1000 nobraukumu. Pēc stūras es pastīstos, ka, tiešām viņi ir jāatjauno, un tāpatās arī beņķis. No Opeļiem nekad tās beņķis kvalitātes nav bijuši, viņš jau ir pie sava nobraukuma jau ir padzīvojis, šits noteikti būs jāremontē. Tā arī vienmēr pārbaudam, sākam spaidīt visas podziņas, pārbaudīt kaut kādīgi, to mašīnu. Protams, mums tam laika tik daudz nav. Nākamajā kaut kādā no video mēs noteikti to izdarīsim. Kas mums komplektācija ir? Mums ir kruīza kontrole, miglas, elektriski nolokāmi spoguļi, mums ir parkošanās sensori, kondicionieris, navigācija, lūks mums nav, bet baigā ekstra bija, kuras pievērs uzmanību. Tas ir arī leduskapis, kas ir šī auto. Tātad taisās viņš vaļā, tas labs jautājums, bet kaut kādīgi, ja viņš taisījās, reku, viņš par starp citu strādā. Šitai mašīnai jau ir veikta diagnostika, kuras arī noteica, ka viņai ir problēmas ar degvielas padevu, vai tas varētu būt bakās sūknis, vai pats kaut kāds devējs. Bet kaut kādam no nākošajiem video es jums noteikti pastāstīšu arī par tehniku, kur es izmantoju automašīnas apskatēm. Diagnostikas, varu savākt endoskopus, visu kopu pārstīsim. Ciet. Ataisīsim vaļā, pastāstīsim, kas mums te ir. Salons, protams, nav tas tīrākais, tātad atkal reiķinājums. Kad, ja gribam, lai tas salons mums būtu ideālā stāvoklī, viņam ir jātaisa ķīmiskā tīrīta. Ķīmiskā tīrīta, kā kurš taisa, te ir kaut kāds krāsas vadātas, bet, mūsu operatoram tas auto patīk, un viņš arī viņu dabais. Ļoti ceru, ka pa labām naudām. Tā kā, ieguldot šī auto kaut kādas daļējas naudiņas, tad arī pastīsimies, parādu. Šī mašīnā, starp citu, nav pīpētas, kā sapratu. Nesmirdīsimies. Un arī pievēršot pie priekšējā logas stoikas arī. Tur ir viss kārtībā. Griezti man nepatika, reku grieztos caunums bija viens. Ko te darījuši ir nezvēri. Tātad, kad es biju prasījis par automašīnu, tieši rekurinu dokumenti, visu kādiem jāizskatās, kādi ir īsti vācu dokumenti automašīnai. Kad es skatījos, man teica, ka mašīna ir 2005. gada. Te ir norādīts tehniskajā pasē, kad gads ir 2004. 22. decembris, tātad šis nav 2005. gads, nekādīgi nav 2005. gads, tas ir vienīgi 2004. Ja kāds jūs tur mēģina pārliecināt, ka tas ir 5. Uzpasiet, vai viņš pats to tic, tātad ir šām auto servisa grāmatiņa. Servisa grāmatiņa ir apkalpot pie dīleri. Tā automašīna. Un ir arī mums Latvijā tagad tāds auto DNA, vai Facebookā rakstīties arī auto detektīvā. Pie viņiem ir baigi labais pakalpojums. Protams, ja tā mašīna apkalposies pie dīleri, viņi arī parādīs pēdējā apkalpu. Tātad pēdējā apkalpa mums ir veikta 31. marts. Nevis marts, bet aprīlis, atvainojos, ka sajauc šī gadā, 16. tātad pie 140 000 nobraukumu. To es arī biju pārbaudījis. Pēc mašīnas šasijas numuru tiešām tas atbild patiesībā. Protams, pēc salona tagadējā stāvoklis es viņai pateiktu, ka tur galīgi nevelk uz to nobraukumu. Kaut kā tā. Operātors vēl var kaut ko parādīt. Tā priekšā patīk, kad ir arī senā senāks ļoti labi. Izceļ viņu, kaut kādi tādi Euro 4 atklājas mašīnai,
Protams, varbūt kaut daudz ko esmu piemirsis šī video, baigi godīgi sakot uztraucos, bet nu, mēģināsim filmēt vēl videos, mēģināšu visu laiku vairāk stāstīt pa automašīnas tirgiem, kā es jau teicu, kur vajag skatīties, kur vajag pārbaudīt. Citreiz pat arī nav vērts izbraukt no mājas ārā, tērēt savu laiku, ja pēc mašīnas šasijas numurs jau daudz ko par viņu var uzzināt. Ir tas odometrs griezts, nav tas odometrs griezts, ir tā mašīna sista, nav sistot. Piemēram, šī gadījumā te ir mašīnai bijis tas pakaļējais spāns krēslot, tieši arkā bijis kaut kāds negadījums vai ir bijis noskāpēts, un tas tieši servis grāmatiņā šīm auto nebija parādīts, tāpēc arī, man radās šaubas. Vajag pārbaudīt, man jau uzreiz uz aci nepatikās, kaut kādīgi tā īsumā, skataties, šērojat, spiežat laiku, un uz jauno tikšanos, visu labu, paldies!